Čau visiem mūsu Čau TV skatītājiem. Man gribētos šajā brīdī dziedāt Ziemassvētku dziesmas par to, ka Ziemassvētku sabraukuši rakstītām kamerām. Bet nē, šoreiz pie mums nav Ziemassvētku vecīšu ciemos, bet gan laikam jau mazākās kafijotavas cilvēki, gan Kofītaura puiši. Čau! Čau! Sveicināt, sveicināt. Nu, kur tāds bārds var dabūt? Labi, tā ir dabīgā. Nu, šādu var Kofītauru arī dabūt. Kofītauros var dabūt visu veidu krāsas un visu veidu garumu. Nu jā, lai saprastu, ka es parasts cilvēks, tad nu, es ar ūsiņām atvainojos, jā, ūs mēnesis. Tad izskatās, ka jums šāds tamborējums kādā skolā skolnieki ir cītīgi tamborējuši, ne? Nav tik vienkārši. Viņš ir, ja pasaulē kaut kas līdzīgs ir dabonams, ja Pinterestā paskatās, tad viņš ir vienmēr kopā ar cepuri. Tas mūsu produkts ir tas, ka viņš ir bez cepures velkams. Un cepura mainās pēc situācijas, kāda vajadzīga, kāda nav vajadzīga. Var vienkārši ar kaut kādu šo augstu cildāmu. Tā kā, kur ir tas tā oga? Poga. Poga ir oga, jā, jo tas viss ņemās nost. Bāzīt ir tikai pati šī daļa, kur ir pielāgojusies sejas formai, un tas, ko mēs liekam klāt, vai tā ir lielāka, vai krāsaināka, vai mazāka, vai citādāks ūsas, to mēs varam mainīt, darīt. Bet šito arī var nopirkt tajās jūsu kafijas? Kofītaurs ir ekskluzīvā vieta Latvijā, kur to var dabūt, jā. Wow. Bet tad jūs tirgojat ne tikai bārdus, bet kafijas tomēr? Nu, pamatlieta mums ir kafija, jā, vienkārši mēs te mēģinam vienot stilu ieturēt, jo ne visiem auga tā bārda tā kā reinim. Nu. Starp citu, cik ilgi šādu bārdu tev prasīja? Nav baigi ilgi, tas ir 1 gads un gatavs. Nopietni? Jā, tas tā vienu gadu laikā to var izdarīt. Nu, protams, visiem tas nesanāk, kam ātrāk, kam lēnāk, bet... Nu, noteikums ir ilī kafija jādzer vienkārši katru dienu, un tad gadu laikā izaugs tāda bārda, ja būs labi pareizi gēni. Un kur tu tavējā bārda? Nu, ar mani ir problemātiski, jā, tāpēc es dabūju iemācīties tamborēt, un ar gēniem tā ir kā ir. Zin kā, mēs jau smējamies ar Reinu visos raidījumos, kur mēs kaut ko stāstam par sevi, tad nu, Dieviņš, zin kā, viņš jau sadala, kur kam kas tiek iedots. Nu, tad Reinis var parādīt savu pakalpu. Man liekas, Dieviņš tavējo bārdu ir pielicis. Nu, kaut kā ir sanācis, jā. Nu, vienam ņem nost, otram liek klāt. Nu, man ir tā, ka man pat diezgan smieklīgas mazas ūsiņas tikai labākajā gadījumā sanāk. Tu vispār atceries sev bez bārdas, kā tu izskaties? Kas tur apakšā darā? Pamazām jau sāk aizmirst, bet atceros vēl, jā. Parādi, kur tev ir zots? Jā, zots man šeit. Novembris, starp citu, ir bārdu audzēšanas mēnesis. Nedomā, tā kā atbrīvoties no šīs rotas? Nē, nu ko, es jau tieši kā reiz pagājušā gada novembrī arī sāku audzēt. Un tas arī ar novembri saistās tikai nevis ar 14. gadu, bet ar 13. gadu novembri. Un tagad tas ir kļūst par kaut kādu veidu arī Kofītaura atpazīstamības zīme, un tāpēc arī mums ir arī tamborētas bārdas un visādas citādas, un arī kolēģi man tādu pašu. Un tāpēc pagaidām par nosdzīšanu īpaši nedomāju. Kas bija pirmā bārda vai ideja par kafijas torni? Tas tāpatās jautājums kā līdzīgi kā ar vistu noli. Nu, jā. Jo tās, man liekas, ir tādas divas neatņemamas lietas, ja mēs runājam par Kofītauru. Tā ir laba kafija un gar bārda. Jā. Nē, nu sākumā pirmais, protams, bija ideja jau bija ir daudz senāk, nekā mēs sākām par to domāt, jo nu, tas tornis stāvēja tukšs ilgu laiku, un man vienkārši kaut kādā brīdī sanāca staigāt garām. Un tad, jā, tas, ja nemaldos, un pareizi vēl atceros precīzi datums, tad tas bija 8. oktobra vakars, kad slavenajā Āgenskalna Smiļģu bārā kopā sēdējām, kur arī Edgars ar savu brāli saimnieko, tad Edgara brālis arī bija tas, kurš teica, klausies, tur centrā iznomā telpu. Wow, šis kaut kur redzēts, kas viņam ritīgi garām staigāja. Un tad tajā pašā vakarā arī izdomājām visu kopā, ka varētu tirgot tur kafiju. Un tad bija process, kamēr mēs līdz tam nonācām pavasarī, bet par to jau radās visādas idejas par to, ka tā, ēka tomēr, mēs to gribam nevis saukt par parka vārtu stabu, bet tā ir ēka ar savu numuru, un nākošais, ko mēs gribam pielikt plāksni ar ēkas numuru. Un jā, uz valsts svētkiem mums nebija kur karogu izkarināt. Bet jā, arī karogam vietu gribam paredzēt. Un tad pusgadu laikā, kamēr mēs atvērāmies no īres līguma, tad arī visas idejas radās par un ap, kāds būs stils, kā mēs strādāsim, ko mēs darīsim. Un, jā, tas ir izrādījies veiksmīgs. Tad tā bārda, var teikt, nāca pēc tam? Nāca pēc tam. Viņa nenāca speciāli tieši šim projektam, bet... Bārda bija kā? Bija
Mums jau bija noslēgts līgums, mēs jau bijām noslēguši līgumu, līdz ar to mēs par sākumā, pie tajā brīdī, kad bija ideja, mēs par bārdu tur nebija. Bet ar laiku, jā, tieši mums ar Edgaru bija bārdu balle. Bārdu balle, jā, mēs 2 nedēļas atlaidām, un zin kā, tur kaut kas izauga novembra kontekstā. Un izdomājām, vai uztaisim smeļģītī, smeļģi bārs ir smeļģīts, tautā saukts, uztaisam bārdu balli. Un tad tā bārdu balle bija tāds kaut kāds starta punkts, kad sapratām, ka viņam aug daudz ātrāk nekā man. Un tajā brīdī arī pēc balles es līdz februārim nocietos, man dzimšanas diena ir februārī, tātad 3 mēneši, man tur ir internetā šur tur bildes diezgan pabriesmīgi izstāst, ka man aug bārda. Viņam pa to pašu laiku bija jau tāds kārtīgs mantojums jau. Tāpēc izdomājām, ka, ko, ja reiz Dieviņš ir devis, tad lai aug. Jā, un tad arī sasaistījām to kopā ar Coffee Tower. Netīšām, jo viņš kā auga, viņš tagad stāv, tad viens pats nabadzīgs tajā tērbats tornītī, cilvēki iet garām, viņš tur piedurās ar visādi interesantu mūziku, dziedīgi pa laikam kaut ko. Un tad cilvēki sāka kompliments izteikt, tev baigi labi. Sākumā tu biji kas Ivans, sākumā Nikolais II, un tagad jau vairāk jau priekškāds. Barons tās ir, jā. Cik kopumā jums ir tās kafejnīcas jau Rīgā? Katram pa vienai. Mēs esam 3, mans brālis, es un Reinis. Mēs esam 3 kopistiski šī projekta autori. Un tad, lai nevienu neapdalītu, dabūjām uztaisīt 3. Ar tiem kvadrātiem mums iet tā kā iet kvadrātmetriem interesanti, jo pirmais tornis mums bija 2,6 kvadrātmetri, kas mums likās ļoti maziņš un kur vēl mazāk. Beigās Zigfrīda Angmerovics bulvārī mums ir 2,2 kvadrātmetri, kas ir vēl mazāks. Tad viss sagriezās ar kājām gaisā, un baznīcas ielā mums ir 12 kvadrātmetri. Wow! Tu tur pat apsēsties? Lielveikals! Mums visos turņos var apsēsties. Tas ir arī tā lieta, ka mēs nesaucam sevi par kiosku. Mēs neesam kiosku. Mēs esam kafejnīca. Un mēs mēģinam iet uz pasaulē mazākās kafejnīcas titulu, tāpēc, ka pie mums tiešām var ienākt iekšā un apsēsties. 2 cilvēki var sēdēt ļoti tuvu baristam, kamēr viņš gatavo kafiju. Un tie, kas to netic, viņi var jebkurā dienā atnākt pamēģināt. Jā. Lielajā tajā akvārijā, protams, baznīcas ielā tur var 15 cilvēki. Mēs tur sapulces taisam. Sapulces mums tur ir, jā. Tas ir diezgan tuvs kolektīvs, tā var izteikt. Mēs esam, jokainie čaļi. Mēs staigājam, nekautrējamies mēs staigāt ar tamborētām bārdām. Tad nav tā, ka jums piesakās darbā, tad obligāti prasība ir bārda. Mēs atradām, ir risinājumu. Nevar piespiest meitenei audzēt bārdu. Tad dāmas arī jūs tomēr pieņemat? Mums ir meitenes, jā, protams. Un kas ir otra problēma, tad nevar visus bārdēnos iemācīt taisīt kafiju. Rekā. Jā, tāpēc mums ir jāpiemeklē pareizais personāžs Coffee Toweram, un tālāk mēs jau viņu apdeitosim tā, kā vajag. Pamācam kafiju taisīt paralēli. Kas tad ir tā iemīļotākā rīdzinieku kafija? Tas statistiski noteikti, ka tā ir late. Pie mums tas ir 100%, kad populārākais dzēriens ir late. Bet es domāju, tas arī ir saprotams, tāpēc, ka mums šis dzēriens ir krietni lētāks nekā daudzās citās tirdzniecības vietās, kas ir galvenokārt orientētas uz kafijas tirdzniecību. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc mums šis dzēriens ir vispopulārākais. Tad, kad jūs ienācāt kafijas biznesā, nebija ideja lielā konkurence, jo man liekas, tās kafijotavas paliek arvien populārāks un populārāks, un jāsaka, viņas ir uz katra stūra. Zini kā, par to, kur mēs iegājām iekšā, tas bija vispār diezgan tāds no daudzu cilvēku viedokļu neapdomīgs lēmums, jo Tērbats iela diezgan izslavēta ar ļoti daudz kafejnīcām. Mēs čaļi, kuriem, kāda tur saistība ar lielām kafejnīcām, mēs izdomājām uztaisīt ļoti maziņu kafejnīcu. Un jā, šim iemeslam, šim notikumam par iemeslu mēs bijām nominēti arī drosmīgākais zīmols 2014. gadā. Jā, nedabūjām mēs šo... Bet top 5 mēs esam. Bet top 5 kā drosmīgākais zīmols mēs esam Latvijā. Tas nozīmē, ka daudz to novērtē un varbūt pat abrīno, kā mēs uzdrošinājāmies lekt iekšā tādā haizivju dīķītī, jo Tērbats jau, kā jūs teicu, tur ir ļoti daudz vietas, kur padzert kafiju, un pat labu kafiju. Ar 2 kvadrātmetriem. Bet ar bārdām esat izcīnījuši savu vietu. Mēs esam izcīnījuši ar kvalitāti. Ilī kafija ir zināmā kā ļoti laba kafija, bet viņa ir arī ļoti labi jāmāk pagatavot. Uz ļoti labas tehnikas, ar ļoti labam baristam, ar labām iemaņām.
Un mēs to arī darām. Mēs sūtām savus baristus mācīties. Tu gribēji teikt bardistas? Nu, mēs, Arī. tas ir man tā kā valodnieki droši vien pārmesties bardistas sāk teikt, bet mēs smejamies, jā, mēs esam bardistas. Jā, kvalitāte tas ir galvenais. Kvalitāte un komunikācija. Tāpēc mēs arī redzam, mēs te varam runāties un komunicēt. Tā trīs galvenie stūrakmeņi, jā, tas kvalitāte, stils, kā mēs to izdarījām. Un arī bārda un izskats, ka tas pati ēka, viss kopā, ka tas piesaistīja cilvēkus. Tas arī galvenais veiksmes faktors tajā vietā, kāpēc mēs kļuvām tik populāri. Kad es uzzināju, ka pie manis ciemos nāks kafijas cilvēki, tad man reiz galvā radās tāds jautājums. Ko jūs domājat par dubļu kafiju? Nu, par to, ko ieber krūzītē un vienkārši aplēr ūdeni, tāda latviešu tipiskā kafija. Tā ir izvērtība, kaut kas briesmīgs, vai ir okei? Katrā gadījumā neko ļoti slikti par to es nevarētu pateikt. Jo ārzemnieki vajag brīnās par to. Ārzemēs, protams, tāpēc, ka ārzemēs, kur ir kafijas dzeršanas kultūra daudz senāk. Ārzemes arī ir dažādas. Jā, protams, jā. Tur Itālijam tas tiešām liekas jocīgi, bet ņemot vērā, ka mēs ļoti ilgus gadus dzīvojam tur, kur mēs dzīvojam, un es pat zinu, ka man pazīstami cilvēki tajā laikā vienkārši pirka zaļas pupiņas un kaut kādā mistiskā veidā mēģināja viņas, cepeškrāsnī vai kaut kur dabūt brūnas un uzgrauzdēt, tad tas nav nekāds brīnums, bet arī to kafiju var pagatavot labi. Ir jāzina pareizie malumi un veidi, kā to pagatavot, bet tās nav nekādas problēmas. Protams, par brendiem un attiecīgi, ja mēs paņemam no pakas un ieberam kafiju iekšā, tad jā, tas viss kādas kvalitātes kafijas pieļauj, ka man sanākt uztaisīt. Nē, es gan mēģinājis, bet sanākt uztaisīt arī labu kafiju no vienkārši uzlejot uz biezumiem. Kur jums ir arī tāda ļoti interesanta mājaslapa. Tā arī saucās Coffee Tower LV, jā, kur ir. Principā viņi ir stadijās tagad. Jā, un mēģināju nosakot, ko es te varu izdarīt. Tad es klikšķināju krēsliņu. Nekas nenotiek. Klikšķināju zeltības, nekas nenotiek. Klikšķinu pie kases. Tur arī neviens cilvēks viņš nepienāk. Vispār kaut kur atvarās kaut kas. Nu, redz. Nē, tas ir tieši pat dotajā brīdī strādājumi pie mājaslapas. Beidzot viņi būs. Tas kāds 2 nedēļas mēnesis, un tad arī varēs redzēt visu informāciju. Jo pagaidām tā informācija, ko mēs tur gribam cilvēkiem parādīt. Kur tad meklēt informāciju par Coffee Tower? Informāciju meklējam Facebookā, bet tas, kas būs mājaslapā, tas pagaidām vēl visiem publiski nav jāzina, un tāpēc mums ir tur liela skaista bilde. Jā, bet var aiziet. Ja kāds vēl nav pamanījis to jūsu turnī, tad vismaz mājaslapā ir smuka bilde ar to, kāds viss izskatās. Mums arī sākums jau, mēs nebijām paredzējuši, ka pusgadā mēs uztaisīsim 3 Coffee Towers. Tāpēc mums arī pagaidām viss materiāli, kas mums bija tendēt uz vienu torni. Tāpēc, ka mēs jau nezinājām, ka mums būs tik daudz, būs vēl vajag. Kādi nākotnes plāni tad varbūt noslēgumā? Lieli un augsti. Nākotnes plāniem. Jāsekoja līdzā Facebookā, es teiktu tā. Par to jau arī varēs uzzināt, tad, ka mājaslapa beidzot būs gatava. Jo Facebooks ir tā vieta, kur mēs stāstam arī par savām idejām un plāniem un mēģinam noskaidrot, kā cilvēki reaģē uz kaut kādu mūsu jaunu potenciālu izgājienu. Un tad pierādās, ja mēs kaut ko sākam runāt par jaunu Coffee Tower izveidi, Facebook sekotāji ļoti sarosās tajā brīdī un tad tur laiku šēru rekordi iet pa gaisu. Jā, jums ir diezgan daudz laika. Jā, varbūt pasaka skatītājiem, cik mums ir sekotāji. Nav, tas vēl nav daudz. Sekotāji man te tā neuzrādās, bet rekur jums ir 3441 laiks šobrīd. Jā, mēs smējamies. Mēs neesam taisījuši nekādu akciju. Mēs esam ļoti vienkārši puiši, kur taisa labu kafiju. Un tamborē ļoti jaukas bārdiņas. Tamborē bārdas augsti, jā, viņām ir savas brands arī. Viņš ir, dabonams tikai Coffee Towerā. Un mēs tā kaut kā netīšām sakrājām tos. Un kā Reinis saka, tas ir sākums tikai. Mēs vēl neesam paspējuši ieskrieties. Mēs pusgadu tikai vispār strādājam. Pusgadā 3 Coffee Tower, 3500 sekotāji Facebookā. Mums patīk uzmanība. Mēs arī tāpēc strādājam un daram šo lietu. Man bija tas gods iepazīties ar puišiem, kas gatavo ne tikai labu kafiju, bet, protams, arī uztamborēt. Jo īsti vīri ir ar bārdām un tiem, kam adats rokās, ja? Un dzer kafiju. Labi, paldies liels, ka atnācāt ciemos pie mums. Nākamreiz gan ar kafiju gaidām.
Aicinām, jā, uz Reinas varētu vispār būt tā kā policists. Mēs esam novērojuši daudz pārkāpumus Rīgā kafijas sakarā, un Reinas māka pastāstīt, kādai jābūt pareizai kafijai. Nu, labi, skaidrs. Nu, tad lai garšīgi kafija un bārdās spēks. Paldies! Paldies! Čau!